Mīlestība no pirmā acu uzmetiena man ar mālu. Tiku augustā 20. gadā uz plenēru keramikas un no tā laika principā katru dienu praktiski nodarbojos, taisu darbus. Darbi man ir dažādi. Man ļoti patīk attēlot cilvēku sejas darbos, ļoti patīk attēlot sēnes, dažādus dzīvniekus. Man ir arī sērija tautumītu vāzes, kuras cilvēki esot iecienījuši, jo man ir tāda vāze Baibiņa. Šogad arī pie mums 8. septembrī ciemojās prezidents Edgars Riņkevičs, un viņam mēs arī pasniedzām dāvanā vāzi Baibiņu. 3 gadi jūnija pēdējā sestdienā mums notiek keramikas festivāls Pīterdīnas Pīterkolnā. Kaut kādi 15 keramiķu darbi salikti ceplī. Tad mēs viņus apdedzinām, un nākamajā dienā jau šis pasākums ir pieejams brīvi visiem, pie mums var nākt. Mums notiek gan Latgales tradicionālo ēdienu gatavošana kazanos, dažādas meistarklases. Priecājamies, ka jau ar šī 2025. gadu mūs sāk arī atbalstīt Rēzeknes novads, kas ļāva mums izvērsties plašāk šajā pasākumā, uzņemt lielāku viesu skaitu, jo šogad bija ap 300 cilvēki pie mums ieradušies, un tas priecē. Gribas pateikt lielu paldies Rēzeknes novadam, jo viņiem bija konkurss jaunajiem uzņēmējiem, un viņi mums piešķīra finansējumu, un ar viņu finansējumu mums taps darbnīca. Un otru finansējumu mēs uzrakstījām līderu projektu, un mums piešķīra lauku atbalsta dienests, un tur mums būs otra telpa, kur aizmugurē, jā, un tur mums būs meistarklašu telpa un pats arī veikaliņš, kur darbus varēs iegādāties cauru gadu uz vietas. Pūtnieku dienas mums ir diezgan svarīgs notikums. Šogad bija 45. Pūtnieku dienas jubilejas. Gribīs novēlēt, lai jos notiek ne tikai 40. 50. bet arī 100. Lai māksla tūp, lai tradīcijas tiek saglabotas. Jāsaka par Daci un Imantu, ka tiešām viņi ir atstājuši ļoti nozīmīgu šo savu esamību šeit ar savu keramiku un savu darbošanos Rēzeknes novadā. 8. septembrī arī pats Latvijas valsts prezidents Edgars Riņkevičs ir viesojies un apmeklējis Pīterkolnu un bija ļoti gandarīts gan par šo vietu, gan arī par šo darbošanos. Un šīs sarunas ar prezidentu par daudzām aktuālām lietām, protams, arī rosināja prezidentam arī virzīt kaut kādus noteiktos jautājumus, kā varbūt atbalstīt šos amatniekus visā Latvijā un arī, protams, Rēzeknes novadā, kas viņiem ir svarīgs un nepieciešams un vajadzīgs.